krasta, kā zemi, kur ābeli zied. Tā zeme ir dzimtene mana, ik puķa tās vārdu man zvana, to zemi par Latviju sauc. Vakar mūsu valsts svētku priekšvakarā. Novembris mums ir tāds mēnesis, ka tiešām mēs esam visi patriotiskā noskaņā, jo ir divi vislielākie un nozīmīgākie valsts svētki, kas saistās tieši ar mūsu attieksmi pret valsti, ar mūsu cieņu pret valsti. Tā ir Lāčplēša diena, mūsu valsts dzimšanas diena. Un valsts dzimšanas diena parasti ir arī tāds, kā atskaites punkts, kad mēs pavērtējam, ko mēs esam izdarījuši, kad mēs skatāmies, kas mums nav veicies. Un šodien arī mēs Ventspils novadā gribam pateikt paldies daļai no tiem, kuri ir šī veiksmes stāsta pamatā. Un tie ir mūsu cilvēki, mūsu lepnums, kuri ir izdarījuši mūsu novadā daudz ko tādu, lai cilvēkiem būtu šeit patīkami dzīvot, lai citiem būtu prieks pie mums atbraukt.
visu izsaka tie mani puikas, mani braucēji, kuri brauc rajona sacensībās, kuri brauc Latvijas sacensībās, Baltijas sacensībās, Eiropas un pasaules sacensībās. Viņa vārdi izskan, es domāju, ka līdz ar to arī varbūt mans vārds un tāds kā klubs, trial klubs Karteris. Paldies! Viss sākās Jūrkalnē, kur mēs ar Māri Dardzīgu, Niko Fominu, Andru Kreisleru un citiem Jūrkalnas draugu grupas pārstāvjiem sēdējām un domājām, ko lai dara, jo skolā paliek arvien mazāk skolēnu, tāpat arī bērnu dārzā. Pasts nav, aptieka nav, un mums bija dažādas domas attīstīt mākslas skolu kā vienu no tām. Un man interesēja, man likās, ka es varētu kaut ko darīt, jo tas arī visā Latvijā un valstī ļoti aktuāli ir veicināt dzimstību. Mēs sākām ar to, ka pašām sievietēm pajautājām, kas viņām ir svarīgi šajā jautājumā. Tā tas sākās, un pēc tam atbilstoši aptaujas rezultātiem mēs mēģinājām celt godā un cieņā ģimenes. Ar sevišķu uzsvaru uz tām ģimenēm, 12% no aptaujātajiem anciniekiem un jūrkalniešiem, kuri norādīja, ka viņi būtu uz mieru Latvijā, laist pasaulē vēl vienu bērnu, patriotiski jūtu, vadīts bez nekā vairāk. Un tā tas turpinājās ar dažādām aktivitātēm. Šodien sapulcējušies šeit. Mani jūs nepazīstat, es esmu brīdznieks. Pēdējos gadus es tikai strādāju Oišos. Un tad arī ienāks tā doma prātā, ka viss tas, kas ir vecs, tas ir vajadzīgs cilvēkiem. Un ticiet man, gadus iedus atpakaļ, es savilku tādu pa gadu apmeklējumu skaitu. Ziniet, kādas 2 valstis pasaulē tikai nav bijušas pilnas. Un arī sarakstam vietas līdz šai dienai apmēram visu vēsturiskam vienoti. Gribu visus apsveikt ar svētkiem. Nedomājiet, ka tie svētki ir tikai tāpēc, lai kaut kādīgi atzīmētu ķeksīti mūsu dzīvē, mūsu darbā. Nē. Mēs, es jau vairāk ne, bet visi jaunie, kas šeit ir zālē, uz jūsu pleciem guļ tas, ko mēs nepaspējām izdarīt. Jums ir jāliek dzīvē ķieģelītis par ķieģelītim un jāsāk atkal būvēt augšā. Viss tas, kas mūsu laikā netika izdarīts. Paldies, Paldies! This
paciet klāt.